Sveiciens visiem skatītājiem. Man šodien Edijs ir atsūtījis māju Mārupas novadā. 420,000 viņš plāno viņu izlikt kaut kad tuvākajās dienās, un viņš saka, ka viņa aizies ļoti ātri. Skatos bildes, un man šķiet, ka mums viņu vajadzētu parādīt arī jums. Diezgan tāds liels īpašums. 3000 zeme un tāda lielāka kā parasti māja, bet Edijs saka, ka šai segmentā nav nekā daudz. Viņš saka, ka būs klientu uzlidojums. Viņš vēl nav viņu izlicis, tāpēc man ir iespēja aizbraukt kā pirmajam. Kas zina, varbūt pats nopirkšu. Čau, priekšnieks. Čau, Edij. Čau, kā iet? Ļoti labi. Man tev parādīšu māju. Tev, lai parāda māju. Es tieši gribu redzēt. Kā, šī, man liekas, tad viena atkal no tādām retajām situācijām, kā laba, kvalitatīva, pietiekoši plaša māja tiek celta priekš sevis, nevis priekš pārdošanas. Viņi salīdzinoši ātri parādās tirgū. Šādas te mājas cilvēku uzsaka priekš sevis, viņi parādās tirgū pēc 15-20 gadiem. Priekš sevis tas ir baigi svarīgi, jo tagad priekš pārdošanas tas ir tāds tā kā... Vienmēr būs savādāks pārdošanas, jā. Bet skaidrs, to apskatoties uz māju, tu uzreiz saproti, te nekas netika darīts pa lēto, pa vieglo. Te ir domāts par arhitektūru, diezgan daudz par apdars materiāliem. Tas ir milzīgs zemes gabals, cik te ir? 3600 ar kaut ko bija, jā. Un šis zemes gabals, šī lokācija, kur mēs atrodamies? Te ir ļoti zaļš. Mēs esam te badās Piņķi, kur te badās netālu uz to pusi. Tur ir Dzilmu ciems, mēs esam tuvu centram. Protams, mēs izbraucam uz šosejas ārā. Te ir cik 12 minūtes līdz Spicei. Tad mēs esam pusstundas attālumā līdz Rīgas centram. Mums ir 3600 zemes gabals. Jā. Un privāta māja. 287, iekšējā kaut kāda 149 bija. 149, 287, diezgan daudz. Nojuma, divām mašīnām. Terase. Ir kaut kāda daļa klientu, kuriem svarīgi ir iesēdināt uzreiz aiz vārtiem bērnu autobusā. Šeit tāda opcija nav, bet nevienmēr parādās šāda te plaša zemes gabala. Skaidrs, ja tu esi kaut kādā Mārupē, tāda zemes gabala praktiski nav. Tie, kas atbrauks, apstīsies laicīgi, saprotot, uz kurien viņi brauc, esmu pārliecināts, ka viņiem patiks šeit viss. Te ir jāpabeidz. Te ir doma, tā kā bija dīķi uztaisīt komunikācijas, izrakts pirtī. Tu iedomājies to vīziju, kā šitādā priežu tādā zemes gabalā, tev ir pirtiņu uzlikts, tev ir dīķis, miera oāze. Fasāde vispār interesanti. Jā, viņiem sanāk ir tāda elpojošā fasāde, daļai dekoratīva ar tādiem smukiem dedzinātiem dēļiem. Labi, šajā mājā nekas nav lēti. Ok, ejam iekšā, parādīs iekšpus. Lūdzu, es nevaru sagaidīt, jā. Plašs koridors. Īstenībā tā viesistaba ir liela, kopā ar koridoru ir 90 kvadrātmetri. Šitas ir daudz vai maz parasti uz 400,000 mājā? Šitas ir daudz vai maz? Tāda dzīvojamā zona. Kā tāda māja, tie kvadrātmetri jau samazinās daļa izmaksām tieši būvniecības. Tā pa grīdu, tā ir koka. Tā ir ozolkoka parketa grīda. Tev var 25 cilvēku tusiņu uztaisīt, un visiem būs ērti. Man ir ideja. Tev arī kvalitatīvi, tā viss, tā ozolkoka virsma. Jā, un arī dizainiski, ne? Viņš tā viss tā sajiet kopā. Šmuks sajiet kopā, jā. Logi ir ļoti labi, jā. Speciāli, viņam siltās grīdas. Viņi ir trīspakaši, tas skaitās. Trīspakaši aluminija logi. Māja arī siltināta fasāde. Viņš saka, ziemā viņi ir nenormāli silti. Siltās grīdas, protams, pa zonām, katrā zonā atsevišķi. Un šeit pie lielajiem logiem ir speciāli konvektori, tad radiatori, kas dod siltā gaisa plūsmu ziemā, lai augstais gaisa nenāk iekšā. Kas ir par apkuri? Ir kā mins ar siltā gaisa padevu. Šeit īpašnieks izvēlējās ielikt granulu apkuri. Tad te ir granula. Cik izmaksā? Vismā uz visu gadu viņš rēķināja 5 tonnas, kas priekš šīs kvadratūras ir ļoti maz. Šeit ir guļamistaba kāda? Var viņu izmantot. Te ir kā darba kabineta istaba viena. Viens kabinets ir lejā. Vai istabas ievasmātei. Sanitārais mezgls pirmajā stāvā. Un visās telpās izskatās, ka logi arī sanmazglos. Tad dienas gaismu var noķert. Prasām šeit un runājam par to, ka šis ideālais pircējs ir ģimene ar bērniem, kuri gana pieauguši, kuriem ir vismaz rolers. Kus, pagaidi. Cik tu istabas ir? Pagaid, cik tu istabas? 4 guļamistabas augšā. Masters ar terasi. Masteram ir garderoba un vannas. Šagien vēl prasās dēlīšu terasē uzlikt, bet cik kārtām terasēm, ja tev ir tāda teritorija, cik tu bieži uzstāst? Tā arī ir guļamistabas terasa īstenībā, te tu viesus nepieņemsi. Meža parks aiztais acis, un man liekas, tas ir meža parkā. Jā, vai arī, ja tu aiztais acis, jūti, tev ir priedes apkārt, putni, tu dzirdi kaut kur fonā. Tā varētu arī būt jūra. Tā ir šosē, bet tā varētu tikpat labi būt jūra. Viens sanmazgls, masterā ir sanmazgls,
Veļas telpa. Tas viss otrajā stāvā. Tev lejā arī ir vannas istaba, viesu istaba. Tad šeit ir sanmazgals priekš 3 istabām, ja? Tas ir tāds rīktīgi liels ģimenes sapnis. Neviens netiks apdalīts, nevienam nebūs jādzīvot 9 vai 8 kvadrātmetros. Šeit arī, tas masters ir foršs. Vairāk nekā masters patīk. Nu jā, bet tur ir garderoba un tev privāta vanstaba. Savukārt šeit arī tas skats, tu pamosties, foršs skats uz mežu. Protams, betona pārsēga pirmajā stāvā baigi nejūt. Šitā ir arī vēl viena bērnu istaba, 2 logi. Arī šī pilnvērtīga istaba, ja? Šeit ir vēja rekuperācija. Protams, jā. Tas izskaidro patīkamo gaisu iekšā. Uzrakst komentārā, ko tu domā par rekuperāciju. Tādu vajag vai nevajag? Klausies, Edī, es vienkārši skatos šito māju un mēģinu saprast, kāpēc es izvēlētos šo māju pāri citām. Kas tas pa budžetu? 450 šitais ir, ja? Līdz 450. Šāda te tipa mājas, zem 500 nekur nav. Gan šādas te mājas, piemēram, arī bieži vien tur ceļ Mārupē vai Piņķos. Un tās cenas tur ir diezgan augstas. Šeit tas viens no tiem lielajiem pārdošanas momentiem ir cena pret kvalitāti, to, ko tu šeit var dabūt. Tā mana personīgā pārliecība, ka Pierīgas pusē pa šādu cenu, šādu māju nevar nopirkt, visdrīzāk vairs nekad arī nevarēja. Tā ir tāda unikāla iespēja. Bet segments pastāst no 400 līdz 450 sekla tāda daļiņa ir tas līdz 400, jā, tie 300, 350, bet tad ir viens, kas ir šis segments, un tad nākamais ir 500 plus, kas ir tāds heavy jauns. Šobrīd, manuprāt, mēs ejam tajā virzienā, ka 400 līdz 500 tā cilvēka daļa, kas var atļauties, šādas te mājas nokreditēt vai daļai nokreditēt, pamazām paliek arvien vairāk, jo kaut kāds kapitāls uzkrājās, kaut kā naudai vērtība zūd un tas kopā veido to iespēju. Un tāpēc tas pieprasījums ir tāds, kad ir saspīlēts, bet ir pieprasījums, ir pirktspēja un tirgū nav tā piedāvājuma, ne? Šāda māja, viņa tirgū parādās ļoti, ļoti rēti, jo vienkārši kādam no īpašniekiem ir pamainījusies dzīvē situācija, ka viņam ir jāpārdod. Līdz ar to uzbūvēt šādu te nevar, ir interesantā vietā viņas ļoti reti ir. Kreizi, es tagad sēžu šeit, es saprotu, kas man ir aiz muguras, es saprotu, kur es esmu, es saprotu, kādu funkciju viņi izpilda. Es piekrītu, ka šis varētu būt tāds, kam ir budžets, bet te ir arī tās funkcija, kad ne visiem viņa derēs, bet viņai ir noteikti nebūs pieprasība. neviens objekts, kas derēs visiem, jā. Ko, Edīt, tad tu vēl neesi viņu izlicis, bet tu viņu liksi ārā tūlīt, ja? Ko tu paredzi, kas būs? Es tā paredzu, ka varētu būt uz pirmo apskats dienu 5 līdz 6 potenciāli pircēji. Kredītāji, ja pirks, kāds būs vērtējums? Runājot ar vērtētāju, viņš teica, ka uz prasīto summu novērtēt nebūs šāda problēma. Man bail, ka jebkurš vērtētājs nevarētu viegli novērtēt, jo pamatot ir grūti, te apkārt daudz darījumu nav. Protams, ir vērtētājs, kurš varbūt nosauks absurdi zemu summu, kas nebūs adekvāti tirgumu. Ierakstiet komentārā, kā jums liekas, cik maksā šo māju uzbūvēt, cik viņi ir vērti. Viņi nerakstīs šo cipru, viņi rakstīs arī mazāk, bet būs, kas apstiprinās šo cipru. Pa vērtēšanu tad varbūt varētu dabūt vērtējumu, tātad tu zini, ka tirgus noteikti vairāk, ir aktīvāks, pieprasījums būs. Es domāju, ka līdz nākušas nedēļas beigām es pieļauju, ka mēs atradīsim pircēju. Pajautās medijiem pēc nedēļas. Deturiet man pie vārdu, jā. Ok, davai, forši, lai tev veicīs.